Latvijā pēc vēlēšanām var secināt, ka tā dēvētās kreisi orientētās partijas saskārušās ar līdz šim labējām partijām piedēvēto problēmu. Apvienībā Saskaņas centrs esošie politiskie spēki šoreiz startēja atsevišķi. Vadībā esošā Saskaņa vēlējās sev pieteikt kā sociāldemokrātisku veidojumu, taču visticamāk strauju politiskā kursa maiņu vēlētājs mazliet apdulināja. Tie, kur balsoja par Saskaņu, kā arī sociālistiem, sarakstos izsvītrojuši tieši latviskos uzvārdus. Ukrainā notiekošā iespaidā vēlētājs visticamāk joprojām savu izvēli izdarīja ideoloģiski iemeslu dēļ. To, kas veicināja šo sašķeltību uz krievalodīgu elektorātu vērsto politisko spēku vidū, pētīja Linda Bagone. Saskaņas centrs, kas pēdējos gadus Latvijas mēroga vēlēšanās ieguva pārliecinošu atbalstu, nulkā notikušajās piedzīvojis sagrāvi. Saskaņas centrā ietilpstošā Saskaņa un Latvijas Sociālistiskā partija startēja atsevišķi. Rezultātā Saskaņa ieguva tikai vienu cerēto 3 mandātu vietā, savukārt sociālisti palika bešā. Mēs esam tie, kas ir neuzvarējuši. To mūsu draugi ļoti mums saka par to. Pat pārsteigti ir mūsu oponenti. Vakar šajā telpā bija mūsu partijas valdes sēde, un mēs novērtējam savu startu kā neapmierinošu. Arī bijušā saskaņieša Aleksandra Mirska jaundibinātā alternatīva piedzīvoja izgāšanos. Vienīgi Tatjana Ždanoks vadītā Latvijas Krievu savienība šķiet ir vienīgā no kreisajām partijām, kas ar rezultātu ir apmierināti. Zināmā mērā pateicoties Saskaņas centra sašķeltībai. Pie šīs konkurences, protams, ļoti labs rezultāts. Saskaņas priekšvēlēšana reklāma skandēja, ka Krievi nesot problēmu, jācīnoties pret sociālo nevienlīdzību. Iespējams, šī pēkšņā politiskā kursa maiņa radīja neizpratni vēlētājos. Viņi nebija sagatavoti tam, ka līdzšinējie krievalodīgo tiesību aizstāvi centīsies iekarot politisko nišu, kas līdz šim bijusi tukša. Taču tieši Saskaņai uzsvarot savu sociāldemokrātisko virzienu, sociālists Rubiks kļuva lieks. Tā bija apzināta rīcība, jo Eiroparlamenta ideoloģiskie jautājumi ir ārkārtīgi svarīgi, un šajā situācijā sociālisti iet atsevišķi, jo Alfreds Rubiks ar godu nostrādāja sava grupa, bet mūsu deputāti plāno strādāt sociāldemokrātiskajā grupā. Ušakovs gan noklusējas iekšējās intrigas, kas Saskaņas centrā esot izcēlušās, gatavojoties Eiropas parlamenta vēlēšanām. Šādu lēmumu pieņēmusi Saskaņa. Rubiks par to esot tikai informēts. Uz Saskaņas centra Saeimas frakcijas vadītāju Jāni Urbanoviču esot izdarīts spiediens. Saraksta pirmie numuri Boris Cilēvičs un Andrejs Klemencijevs esot vēlējušies nokļūt Briselē. Ja Rubiks nebūtu nostumts malā, visticamāk, kā pirmais numurs būtu jāliek tieši viņš, kas šo divu kungu izredzes tik tie vēlētiem mazinātu. Rezultāti ir tāds, ka ne Saskaņas saraksts, ne mūsu partijas saraksts nedabūja to, ko gribēja, jo Saskaņu vēl ievēlēja cilvēku, kuru viņi paši līdz galam nepazīst. Es te domāju Mamikinu kungu, kas ir televīzijas žurnālists, esam redzot labs, bet kādi ir viņa politiskie uzskati, vai viņš būs tas sociāldemokrāts, ko Urbanovičs kungs gribēja, to dzīve rādīs. Kuluāros šo Saskaņas centra sadalīšanos daļu uzskatot par kļūdu. Ticis pat runāts par Urbanoviča aiziešanu. Tā gan tieši Urbanoviču uzskata par šā brīža līderi Nilu Ušakovu politisko tēvu. Arī šobrīd ar tevišķām rūpēm Urbanovičs aizstāv Ušakovu par priekšvēlēšanu kampaņā pieļautajām kļūdām. Nevajag runāt par Ušakovu kā tādu, kas ir vienīgais vainīgais. Viss, kas ir noticis labs, un arī tas, kas ir visas neveiksmes, es vismaz uz 50% esmu līdzvainīgs. Jūs arī uz Saeimas vēlēšanās? Es nevaru to nedarīt, īpaši tādā situācijā. Es noteikti kopā šādā sarakstā, vismaz Saskaņa? Ne vismaz, bet tikai un vienīgi. Lai gan Saskaņas centrs, atšķirībā no citiem politiskiem spēkiem, publiski iekšējās nesaskaņas neapspriež, tomēr gadu laikā daži politiķi apvienību pametuši. Viens no tiem Rīgas domas deputāts Vadims Jerošenko, otrs Saeimas deputāts Vladimirs Reskājs. Viņš uzskata, ka Saskaņas problēma esot politiskā un lēmuma nekonsekvence. To izmainīt vai vismaz ietekmēt ierindas deputātam nesot iespēju. Frakcijā situācijas tika apspriestas, arī tika apspriesti kaut kādi aktuāli jautājumi, bet frakcijas līderi autoritāte ir tik neizmērāmi liela, ka bieži frakcijas deputāti, pat kuriem ir savs viedoklis, viņi var baidies viņu paust vai negribēja, jo jau pierada pie tas kārtības, kur ir.
Pirms 9 gadiem Saskaņas centrs izveidojās apvienojoties vairākiem politiskiem spēkiem. Tas bija tālredzīgs solis turpmākajās vēlēšanās. Krievisku runājošajai elektorāta daļai nebija vairs jāizvēlas starp daudzajām sīkpartijām. Viņi guva pārliecību, ka intereses pārstāv tieši Saskaņas centrs. Taču pēc Eiropas parlamenta vēlēšanām tā vien šķiet, ka kreisi orientētās partijas atkal sašķēlušās. Līdz ar to arī vēlētājs apjucis, kurš tagad ir īstais viņa pārstāvis. Viena no saskaņas lielākām problēmām saistībā ar Saeimas vēlēšanām būs, kādā veidā zināmā mērā kombinēt un saskaņot atkal, atvainojot par tādu kā kalambūru, kā saskaņot tādu patiešām sociāldemokrātisko ievirzi, kam varētu būt atbalsts Latvijas sabiedrībā, ar tomēr šo saskaņas ideju tieši starp etnisko un starp lingvistisko, var teikt, grupu attiecību kontekstā. Man, godīgi sakot, nav saprotams, cik ilgi Saskaņas centrs vēl turpinās būt tik ļoti labvēlīgs pret Vladimiru Vladimiroviču, saglabājot līgumu ar vienoto Krieviju, kas, manuprāt, ir tā kā bumba pie kājām, kuru jebkurā situācijā politiskie pretinieki var atgādāt un teikt, ko tad jūs te mums stāstat, Šīs vēlēšanas parādīja, ka Latgalē Saskaņas centram uz papēžiem min arī Mirska alternatīva. Tikmēr Rubiks šonedēļ esot ticies ar Ušakovu, kurš viņam solījis kopīgu startu parlamenta vēlēšanās. Tas Rubikam ir nepieciešams, jo pašam iespēja kandidēt uz mandātu Saeimā vai pašvaldībā ir liegta. Taču bez viņa maz ticams, ka kāds no līdzšinējiem partijas biedriem ir kļuvis gan atpazīstams. Ar līderu trūkumu saskārusies arī Latvijas-Krievu savienība. Bez Ždanokas te nav cita karoga nesēja. Taču tas jāatrod, ja nolem startēt Saeimas vēlēšanās. Tā ir tā problēma, un mēs arī tāpēc runāsim ar politiķiem, kas varbūt nepieder nevienas partijas vai pie mazām partijām. Tāpēc mēs drusciņi atlikam šī jautājuma izlemšanu, bet līdz jāņem būs tik un tā jāpieņem lēmums. Tieši rudenī notiekošā Saeimas vēlēšanas parādīs to, cik sadrumstalots kļuvis šis politiskais bloks, vai tieši pretēji izdevies atkal atrast kopsaucēju. Tas lielā mērā būs atkarīgs tieši no līdzšinējo krievalodīgo vēlētāju dzinējspēka Saskaņas centra rīcības. Kad tev ir nākamā izrāde? Kad ir nākamā izrāde? Paskatieties, kā viņi pasaka. Tu taču esi mans draugs. Es atvainojos. Kad ir nākamā izrāde? Kāds idiots kroplis atvainojos. Tas nav žurnālists. Karīgs kroplis. Kādu cilvēku? Karīgs kroplis. Es nezinu, kas ir tavi vēlētāji. Pasaka, kas ir tavi vēlētāji? Tie, kas par tevi nevēlas. Kur ir tavi garīgi vēlētāji? Tu ko nāks un paldies jums? Es pat kaimiņu. Es savā skolā uztaisīšu apļauju. Uztais. Kā tev Tiksimies, kur mēs tiksimies? Tiesā mēs tiksimies? Nē. Labi, es izmantošu tiesiskās varas principus. Es izmantošu. Šis tik viss ierakstījums tiešām ir apsists. Man šodien dzimšanas Daudz dzimšanas dienā. Paldies. Ziniet, es, protams, ļoti atvainojos. Es TV24 arī daudzreiz, bet atvainojiet, es tā domāju, šāds garīgs kroplis, tas ir vajag. Bet es jums varu pateikt, vai mums bija uzaicināts Inga Vanā, ko bija teicis, kā vakar, ka viņi nāks. Mums vakar bija tas zināms, mēs arī to paziņojam Mārtiņam, bet es jau nezināju, ka viņš atnāks. Redziet, tādiem cilvēkiem, bet es domāju, ka sākumā pēc pirmās reizes to nedarīšu, bet es izmantošu tiesas iespējas tiešām Latvijā pret šādu cilvēku. Un es naudu tērēšu šī. Kaut kā nav daudz naudas, ko darīt. Es teicu, ko darīt. Un kāpēc es to darīšu? Lai vienkārši šādi garīgi kropļi nesteigā pa ielām. Viņus vajag iznovāt no ielām. Bet es tā arī nesapratu, viņš tā kā jums pārmet, vai tas privāta lieta, kurā portālā? Par to ir runa. Jā, par to ir runa. Spītējot lielajam karstumam, visas dienas garumā cilvēku straumi šodien plūda arī Pārdaugavas virzienā, kur pie uzvaras pieminekļa tika svinēta Otrā pasaules kara beigu gada diena. Kaut arī viedoklis, ka nacisma sagrāvi jāatzīmē tieši šodien, nevis dienu iepriekš, visai Latvijas sabiedrībai nav pieņemams, pasākums noritēja mierīgi. Ar saviem vērojumiem no notikuma vietas turpina kolēģis Egars Lastiņš. Kā jau pēdējos gados ierasts, 9. maijā pie uzvaras pieminekļa pulcējušies tūkstošiem cilvēku. Padomju sirds un ambrs gan nekur nav manāms, toties pūlī netrūkst Krievijas divgalvaino ērgļu.
Līdz ar 9. maija svinību nozīmes pieaugumu Krievijā šo dienu par labu izpriecām sākuši atzīt arvien vairāk Latvijas iedzīvotāji. No mierīgas pasēdēšanas pie uzvaras pieminekļa, kurā piedalās galvenokārt sarkanās armijas veterāni, 9. maijs pēdējos gados pārvērties masveida svinībās. Protams, ka vajag šos svētkus svinēt. Tā ir liela lieta. Cilvēki gaidīja šo dienu, gāja bojā. Tagad mēs esam priecīgi, ka esam līdz šai dienai nodzīvojuši. Gar uzvaras parku kursēja arī dažādi īpatnējām dekorācijām rotāti auto, piemēram, stilizēts T-34 modeļa tanks. Ko jūs ar to vēlaties parādīt? Tas ir 9. maija simbols. Svinības savas popularitātes audzēšanai nekautrējās izmantot arī kreisā flanga politiķi. Vakar, kad es tikos ar 130. korpusa veterāniem, tad tur pateicās par to un karavīriem un paši strēlnieki sarkanie solījām, ka neatļaus pārkrāsot šo pieminekli vai viņu nojaukt. Es domāju, tas ir visas Latvijas tautas gods un pienākums. Koncerti visas dienas garumā, pusdienas turpat blakus uzslietajās teltīs vai stilizētajā armijas virtuvītē un uguņošana. Tas visus parku atvilināja arī daudzus jauniešus un ģimenes ar bērniem. Pēc policijas aplēsēm šogad 9. māju uzvaras parkā atzīmējuši aptuveni 10 000 cilvēku. Vēl šorīt izskanēja, ka drošības policija izdevies novērst plānotas provokācijas, un policijas klātbūtne bija visai jūtama. Pie netālu esošās sporta skolas dežūrēja specvienība, bet savus padotos klātē neuzraudzīja valsts policijas priekšnieks Ints Čūzis. Policija patreiz novēro visu šo situāciju, nav nekādas apgadījumi bijuši, līdz ar to viss ir kārtībā. Tomēr 9. māju visi Latvijas iedzīvotāji neatzīmē vienādi. Daži 10 cilvēku pie okupācijas muzeja ēkas Vecrīgā šodien piketēja, aicinot īstenot Latvijas deokupācijas pasākumus. Viņi arī iesaistījās diskusijās ar krievu valodīgajiem garāmgājējiem. Interesanti, ka protestētāju valodas izvēlē pieskaņojās saviem pretiniekiem. Nu kāds tam sakars ar okupāciju? Vajag valstī kārtību ieviest. Kurš gan jums to nejauj? Nedaudz vēlāk Rīgas centrā norisinājās daudz nepatīkamāki notikumi. Stāviet! Kurien jūs dodat? Uz okupācijas muzeju. Jums teica, ka jūs tur varat doties policijas pārstāvjiem? Slēgts. Tāpēc, ka tur ir ziņots, ka ir mīnā. Muzeja vadītājs Latvijas televīzijai atklāja, ka draudi saņemti neilgi pirms 1:00 dienā. Muzejā piezvanīja sekretārei krievu valodā un teica, ka ir muzejā esot bumba. Tādas lietas vienmēr jāuzņem nopietni. Absolūti nopietni. Par to nekāda joka nav. Pēc 1:02 ieradās spridzekļu atmīnētāji un ātri vien konstatēja, ka tie bijuši viltus draudi. Tomēr bloķētās satiksmes dēļ Rīgas ielās pa to laiku jau bija izveidojušies pamatīgi sastrēgumi. Par notikušo sākta izmeklēšana. Aigars Lazdiņš, Māris Jurgensons, speciāli Latvijas televīzijai.